Покажи свою заначку. Уже не спрячешься, все увидят. Šis video ir tikai aptuveni minūti garš, bet tajā ir rinda nepatiesu apgalvojumu, un skatījumu skaits tuvojas miljonam. У меня для вас сюрприз. С 2026 года Европа решила поменять дизайн банкнот. А это значит, хотите вы этого или нет, но все заначки придется вытащить на свет. Nav taisnība. Eirozonā tiešām ieviesīs jaunas banknotes, taču nākamgad tikai pieņems galīgo lēmumu par banknošu dizainu. Apgrozībā tās nonāks vēl pēc vairākiem gadiem. И вот вы такой веселый идете в банк. Кассир сидит с каменным лицом. Очередь кассится с любопытством. Ого, сколько он тащит! Atkal nav tiesa. Nevienam tas nebūs jādara. Tas vienkārši nav droši. А где-то в сторонке налоговая уже потирает ручки. Ну, здравствуй, дорогой. Расскажешь нам, откуда у тебя такая красота? Jaunas eiro banknotes apgrozībā laistas arī iepriekš. Tas notiek pakāpeniski. No komercbankām, veikalos, pie uzņēmējiem un tad cilvēku maciņos. Arī tagad apgrozībā būs gan jaunās, gan vecās banknotes. Latvijas bankā mums skaidro, iedzīvotājiem un uzņēmējiem nekas īpašs nebūs jādara. Skaidra nauda ir populārs maldināšanas temats. Pēdējā laikā vairāki melu izplatītāji un atsevišķi politiķi ar sagrozītiem un nepatiesiem argumentiem biedē, ka valsts grib ierobežot skaidras naudas apriti, lai kontrolētu cilvēkus, vai pat atņemtu viņiem nopelnīto. Vairāk lasi ReBaltica mājaslapā un dalies ar šo video, lai cilvēki neskrien uz banku ar skaidras naudas somām.